Blauz, godīgi sakot, ar ļoti lielām cerībām devās uz Stokholmas Olimpiskajām spēlēm, jo iepriekšējā atlasē Krievijā viņš bija ar ļoti izcilu rezultātu startējis, un ar tikpat izcilu rezultātu viņš arī cerēja nostartēt Olimpiskajās spēlēs. 27 gadus vecais students, diemžēl par pirmo savu starta dienu, tas ir 2. jūlijas 1912. gads, bija ļoti neapmierināts, tāpēc, ka no šiem te 20 trāpījumiem tikai 15 bija pozitīvie. Tas priekš viņa bija ļoti slikts rezultāts. Viņš, redziet, kā ir divi varianti sportistam. Vai nu pēc pirmā nesekmīgā starta tu salūsti un tālāk vairs tev nekas neizdodas, vai arī tieši otrādi tu saņemies spēku, jo pēc pirmās dienas viņš vispār bija 25. Jo startēja kopā 61 sportists, un Haraldam tāds rezultāts nepatika. Tad nāca otrā diena, un otrajā dienā rezultāts bija daudz labāks. Tas ir no 30 šāvieniem 27 bija trāpījumi, un trešajā dienā no 50 punktiem trāpīti bija 49. Tas jau jāsaka ir izcils rezultāts, un līdz ar to kopvērtējumā tika iegūts 91 punkts no 100. Un tā bija iegūta 3. vieta. 3. vieta tas bija izcils rezultāts. Latvijā, konkrēti Rīgā, visi ļoti priecājās arī viņa ģimene, visi bija ļoti apmierināti, un priecājās arī pats Krievijas cars, tādēļ, ka 1912. gada Olimpiskajās spēlēs Stokholmā tika izcīnīti tikai 3 medaļas, 3 olimpiskās medaļas, un visas 3 izcīnīja tikai baltieši.